Gustav, mēs sen neesam tikušies. Kā iet? Kā sokas dienestā? Jā, kādu laiciņu neesam tikušies. Dienestā iet vēl joprojām ļoti forši. Pamatapmācība ir pabeigta. Pēc pamatapmācības sākās specialitātes kurs. Tas jau arī šobrīd ir iziets. Un tagad mēs pa lielam sekojam pārējo PD karavīru grafikiem. Un vienu nedēļu pavadām mežā, tad citu iespējams sporta zālē, lekcijās, un tad jau vēl norīkojumi tiek uzdoti. Kā ir būt jau integrētam vienībā? Kā tu teici, jau sekotiem grafikiem, kā jau esošajiem profesionālā dienesta karavīriem? Ir daudz savādāk nekā pamatapmācībā. Visi instruktori tev, varētu teikt, vairāk uzticas. Tev pašam ir jāsako grafikam un pa lielam tieši tāds pats grafiks kā profesionāla dienesta karavīriem. Ko šodien darījāt? Mēs jums jau pasakojām līdzi arī iepriekš. Šodien bija tāds neliels maršs. Parasti vismaz reizi mēnesī mēģinam maršu uztaisīt apkārt bāzei, apkārt poligonam, kā kur reizi. Ja nemaldos, apmēram 8 km nomaršējām, pāris minūtes skrējām, tad minūti vai divas gājām un tā tālāk. Tas saucamais forsētais maršs? Jā, tieši tā. Salīdzinoši nedaudz jau ir palicis arī līdz tava dienesta laika beigām. Kādi ir tavi tālākie plāni pēc šiem 11 mēnešiem? Varbūt arī, ko domā citi tavi dienesta biedri? Jā, ļoti ātri pagājuši šis laiks. Pārējie dienesta biedri, daži jau ir parakstījuši līgumu. Pats es vēl neesmu izlēmis, vai parakstīšu. Bet es domāju, tie, kas ir parakstījuši, noteikti mēģinās arī pārējos pierunāt, jo ir forši. Tas grafiks tiešām ir savādāks nekā pamatapmācībā. Pamatapmācībā katru dienu no 6 līdz 9 vakarā pa lielam bija kaut kas jādara. Vai lekcijas, vai poligonā jādarbojas. Bet tagad tā ir reāli darba diena no 8 līdz 5. Mēs zinām, ka tev tūlīt būs dzimšanas diena. Uzreiz daudz laimes jau. Paldies. In advance. Vai kaut kā ar saviem dienesta biedriem atzīmēs? Par to es vēl neesmu domājis. Pagaidām nav ieplānots baigo balīti taisīt, bet redzēs, varbūt viņi kaut ko būs izdomājuši. Jā. Vai jums jau ir tādas iesāktas tradīcijas aizsākušās šobrīd par šo dienesta laiku? Varbūt kā jūs dzimšanas dienas atzīmējat viens otram vai kādus citus svētkus? Pagaidām vēl nav iegājušās tradīcijas, bet ir bijuši cilvēki, kuriem meža fāzēs bija dzimšanas diena, un tad varbūt kāds instruktors uzdāvināja kādu saldumu vai koliņu, un tad nodziedāja, protams, dziesmiņu. Un, jā, tas bija ļoti forši. Un vēl joprojām ir aktuāls jautājums. Kā tevi šeit baro? Vai tevi turpina labi barot? Baro ļoti labi, vēl joprojām. Pa lielam, kopš pagājušās reizes nav nekas mainījies, baro ļoti labi. Bet, tam arī visam ir vajadzīgs, tomēr tas ir vajadzīgs, lai izturētu forsēto maršu un arī visu pārējo. Labi, Gustav, paldies, un tad jau tiksimies nākamreiz. Paldies!